Tātad šodien mēs esam ciemos pie Donāta Ruskuļa, un viņš vēlas pastāstīt savu bēdu par pretenzijām sociālajā dienestā. Vienkārši nevar izdzīvot tādiem variantiem. Dzīvo kā gribi. Bet jūs griezāties Aglunas novada domē? Nu, griezos. Pastāstiet varbūt, kā jūs griezāties un kas tika atbildēts un kāpēc tika atteikts. Āries palūdzu, kad strādāju, saka, Ārija varbūt kaut ko varētu lietas labāk, pat maz nodrošināt tā statusu man bija kādreiz. Viņi noņēma, tāpēc, ka es šito māju pārdevu prosakos 3,5 tūkstoši. Nu, tas bija Latvijas. Nā, šito nopirku par 3. Pie notāra skaities šitais saimnieks palūdza Doņa fiksē tikai 1000. Viņam kaut kādi tam, katrs saimnieks pa savam. Es viņam 1000 tur pie notāra atdevu, 2 tāpat neoficiāli. Par 3000 šito nopirku. Man skaitās kabatā es iebāzu 2,5. Man to es nevaru pierādīt. Ne papīra, nekā man nav. Ne santīma nav. Pašam kabatā ne santīma nav. Viņi pēc likuma, mēs pēc likuma vadāmies. Tī dari kā gribi. Dot papīrus, dot, lai būtu viss opita, kur tad viss Visas tos čekus, es saku, man nav nekādu čeku, nekādu papīrus tā varianta. Godīgi bija sarunāts ar cilvēku. Bet jums tas īpašums tika pārdot šajā gadā? Tas bija Pagājušā gadā. Jā. Bet, ja šogad jūs iet uz sociālo dienestu, tie paši tie ieņēmumi skaitās? Viņi solījās, ka ar šogadu, nākošu gadu varbūt kaut ko varēsim, bet saprotiet, viņiem pašiem pa veciem cilvēkiem, pašiem savā pagastā taču ir jāinteresējas. Mēs nesam tie jaunie. Ja tā ņem logiski. Apnīk pie viņiem iet un viņi... Man vienkārši, jau apnika iet, kaut ko lūgtiesi tur, es zinu, ka nebūs nekāda varianta. Agrāk es bļaustos, tur pretenzijas viņam acīs visu. Bet nav jēgas. Vienkārši ar sirdī, tādu sāpīgu sirdi aizēja promi cauri. Tieši iegans bija atteikumam tas, ka jums ir darījums noticis un jums atspoguļojās ieņēmumi. Kabatā 2,5 tūkstoši pēc visiem kompjuteretiem datiem. Bet ja 2,5 tūkstoši, vai tad viņa gada laikā, piemēram, iztērējās šogad uz konta, tas nozīmē būs 0 parādīsies? Es viņam teicu, ka es jau toreiz 500 latu man aizgāju pa pieskari, kamēr es pārvācos. Labi, ka es vēl ar savu traktoriņu, to, kur es nopirku kādreiz pa lētu cenu, visu pārlasīju. Ja viņi to traktoriņu bāž. Es saku, kā cilvēkiem mašīnas ir pa 2, to maksā kaut kādu pabalstu, visu kaut kā, te es nezinu. Viņai vienkārši par minimalku jāpiemaksā, ka pensija viņai 70 eiro, ja tā ņem godīgi. Kāda tā pensija ir? Vecuma pensija? Vecuma viņai tikai par bērniem piešķira. Viņai stāžu mēs neatradām arhīvā, ka viņai pazuda tā darba grāmatiņa, visi fermas gadi aizgāja pa pieskari, ka viņai sanāk 1 mēnesi tik strādāja fermā par slaucēm. Tā visu laiku tur nolauza bez tolka, pa tukšo. Cik jums gadu tagad? 64. 65. Jau būs jūnijā. Pensija 70 eiro. 72. 50 cik tur 2 eiro pielikt? 50 lati, 72 eiro, jā? 50 lati. Agrāk bija 50 latu, tagad 72. Un jums kādi līdzekļi iztikas? Man nekādi. No zemes subsidijas minimāli bāž, ko es saņemu. Lopiņš tā jābaro, govi tur vienkārši, lai izdzīvot. Badā nenonāk. Ar zemē jums piedara? Es zemi paņēmu uz nomas no pagasta Helēnas. No pagasta priekšnieces. 2 hektāri tur uz Valaiņu pusi. Viss aizlaists bija pagājuši gadu, visu izkopu. Jūs no domas priekšsēdētājs Helēnas Strēķis nomājat zemi? Jā, no Irēnas. Skuļvas paņēmu. Tur 4 hektāri. Arī tur aizlaists bija visu izkopu. Par nomu jums jāmaksā? Man tikai pagastā jāmaksā. Ar to saimnieci Irēnu es sarunāju, ka es tur visu viņa sakopu, gabalus, visu īpašumu. Vienkārši, ka es visu apkopu, lai viņai nebūtu pretenziju problēma. I tā man viņa ievēlēja no
no savas puses 4 hektāri. Tas Vienkārši es nozīmē, paņēmu priekš lopiņu, lai izdzīvotu. tas nozīmē, ka jums arī jūs subsīdijas saņēmāt, jā, par zemi? Nu, subsīdēt, cik man tur 400 kaut kur 60 euriki bija. Bet Par subsīdijas, abiem, ja? Nu, par visu šito, ko Bet- es tagad paņēmu. Bet- Gadā. Nu, cik man tagad iemaksāja. Un to euriku man jau nav. Es parādus atdevu, par motoru samaksāju, traktoru arī vajadzēja remontēt, motoru nopirku. Tā kā par degvielu, ir degviela. Nu, degvielu skribini no viņas pensijas pēdējās. bet subsīdiju esamība nebija tas šķērslis, lai saņemtu, jā? Nu, viņi bāza vienalga subsīdijas. Viņi saka, tu saņem, nu es saku, tad zemi jākop, visu to jādara. Bet tie 400 eiro gadā, tas taču sadalot pa mēnešiem, tas vispār sanāk, nu, teiksim, Nu, jā, nu. sanāk. Ļoti Vienkārši maz. labi, ka mani simtniekos paņēma darbā te rudenī. Vasarā jau bija, es saku, es nevaru. Tomēr bija paņēmuši, jā? Nu, bija, es ieprasījos, nu, rindā, tur pierakstīja mani, Cik jums gadu? ka krasiena laiks bija, es nevaru. Es saku, man mājā, darbā es nevaru paspēt. Un man Cik tev? 57? 57, 58 tagad Jums vēl vasarā. pensijas vecums nav pienācis. Nu, man neredzēt, kā savu aušu. Man stāža nav. Sakaram aizglāb atzīmē, es strādāju kādreiz. Nu, cik man, ar visu armiju 12 gadi sanāk. Nu, ja perestrojka kā tā aizgāja, tā visi darbija arī pa pieskari. Bet tomēr, ja maznodrošināto statusu jums nepiešķīra sakarā ar to, ka tas, nu, naudiņa parādījās, Kad es dzīvoju jā? tur, kad vēl īpašumu nebija pārdevis, man bija. I kaut kādu es vēl Škeltavā pabalstu saņēmu, maksāju. I darbā ņēma sotnikos. Bet tad, kad jūs gājat uz sociālo dienestu, jums atteica, Nu, bet tomēr Tā nāca pati Toņa pretiem. Černelska, kur tagad pie ārijas strādāja, viņa kādreiz Škeltavā strādāja. No, pie viņas es arī biju ādri. Bet tomēr simtlotnieku programmā ieskaitīja, lai jūs varētu Nu, kaut biržā. kādas, nu, biržā, lai kaut kādi Cik līdzekļi mēnešus būtu. jūs strādājat par simtlatnieku? Tas ir man kaut kur sanāca 3,5. 3,5. Par šitiem likumiem labi, ka es tik nostrādāju, tāpēc, ka mainījās atkal tagad likumi pateica pa jaunu kaut kas tur būs. Nu, Un- rindā es atkal skaitos, paņems, nepaņems, nezinu. Nu, rindā jūs iestājaties, lai būtu, un sociālais dienas jums, kā teica, aicināja šogad vēlreiz iegriezties, jā? Nu jā, 2. datumā man būs jābrauc nākošu mēnesi. Nu, es viņu nopirku. Es saku, ar pirkšanas variantiem es paliku tagad bagāts, nu, pašam kabatā nekā. A šeit zeme kaut kādā vēl ir? Nu, apkārt purs. Vienkārši šitie gabaliņi, kur es izkopu, pilns hektārs nav. Nu, tā normāla zemes. A te krūmi visu es izkopu. I to man pagasts uzreiz, kā nopirku māju, uzreiz soda nauda pielika par neapkoptu zemi. Nu, es par tos 4 latus samaksāju, man jau apnicis bija bļaustīties, I kalns bija pat vien. Jūs nopirkāt īpašumu neapkoptu, Jā. un sodu uzlika jums jaunajam Jā. saimniekam. Nu, 4 lati tur, var teikt, es nepažēlu, nometu I cauri. Nē, nu, ne naudā ir, jā, bet principā. Nu, principā, jā, principā tam. vajadzēja vecajam saimniekam. Nu, A tad kāpēc vecajam viņi uzreiz saimniekam, man uzreiz. uzbrauca virsū? A kā jums bērni ir? Viņai meta ir ogļu dzīvo. Tad īpašumi vai tur dzīvokļi? Nav, viņai kādreiz Ardavā bija. Ardavā māja viņas devas pārdzēra, tur nojauca malkā visu par pudeli. Mantojums nav. Viņa atteicās no tā mantojuma, uz dēla bija norakstījusi, jā, tā es nezinu, kur tas aizgāja mantojums. Uz pusēm bija, nekā nav, neskaitās, tagad nekā nav plikāk. A no lopiem govs, jā? Nu, govs viņi nopirku rudenī teliņu. Par parādiem telīcu pārdevu vasarā, vajadzēja par degvielu atdot naudu. Tad sanāk tā, ka jums uz 2 ienākuma avots vienīgais ir 70 eiro mēnesī. Nu, jā. Nu, tā ir. Tā bija sanāk. No govs es saku, es jau nodotu piena valstī kaut ko, ienākums kaut kāds būtu, jā, apgrozība. Saprastu vēl kaut kas, jā. Es ar to neko, priekš sevi, tikai suņi kaki. Nu, labi, es saprotu, jūs gājāt uz sociālo dienestu, bet jūsu civilsieva arī gāja? Nu, redziet, viņi zem viena varianta visu raksta, tur viņam tāda mape, vesela mape pagast, nu, tur pie sociālajiem ir.
Bet jūs pati gājāt uz pagastu sociālo dienestu? Jūs esat šeit deklarēta kaut ko? Šogad nebija, tā visu laiku gāja, viņa brauca ar mani kopā. Visi kopā gājām. Un jums abiem atteica? Atteica, viņa uz viena variantu uz manīm. Doņa, tu vari izdzīvot. Nu kā vari, nu ir cauri. Es saku, to traktorē no metālūžņiem salasīju, teikt, tā bija nodrāsts, ka es kā jaunu tagad sataisīju. Vai jūs rakstījāt kādus iestiegumus? Šogad es neko nerakstīju. Bet pagājušo gadu oficiāli rakstījāt? Rudenī kaut ko tur rudens pusē biju rakstījis Helēnai, a sēde man atteica pabalstu. Kā atteica, tā visu to noņēja, vairs es Bet nedabūju. labi, no jūsu vārda ir iesniegums jums, bet jūs rakstījāt? Bet no viņas neko nepieprasa, saprot? Viņiem pašiem Zem viena varianta, viņa laiž, ka tu, es saku, Dzīvojam zem viena jumta, pavisam no viena dažādi taisa, cilvēki. Bet jums taču nav oficiāla laulība. Nu jā, bet es viņam to pierādīt nevaru. Kā citi varianti, tā viņi uzreiz bāšāju uz dažādi cilvēki, uzreiz atrot likumu. Kā kaut ko prasīt, kādu pabalstu, tā uzreiz bāš. Viņas variantu zem viena jumta ir cauri. Vai jums bērnu nav, jā? Nav. Kā saka, norakstīts. Es saku, ja būtu jaunāks, es beigtu no šeienes prom vispār no Latvijas. Kāpēc visi cilvēki bēg? Tāpēc, ka nav izredžu nekāda tālāk perspektīva. Viņi tikai visu sola. Ar solim smakā nekrīt. Bet jūs tikai griezāties, jūs griezāties uz sociālo dienestu, bet jā, priekšsēdētāja vai vietnieka sociālo... Es Šačilovam Osvaldam pagājuši gadu prasīju kaut ko līdziet varu. Un tur parunāju, ka paskaties pa datoram, ka man tie ienākumi kabatā, es nevaru. Bet jums tagad tie ienākumi, viņi kaut kur ir, teiksim, iesaldēti vai viņi iztērēti. Piemēram, šogad atnāksiet un viņi atkal teiks, ka datorā mums parādās, ka jums ir ienākumi. Es to nekā nevaru pierādīt, saprotiet godīgi. Nē, bet viņam datorā ir, kā viņi, uz kura konta skaitās tie ienākumi, kuri parādās, ka jums viņi ir. Es nezinu. Tāpēc, ka man fiksējās māja un oficiāli pie notāra, es to māju prosakos pārdevu 3,5. Tur fiksējās pie notāra. Tas saimnieks, kas man pirka, es gribēju, lai, neoficiāli, es saku, sarunāsim tā, mazāko summu tādā veidā. Es saku, nodokļi vispārējais. Es baidījos par nodokļiem, zinu, ka uzsmērēs virsī, tā bija piesējušies nodokļi tā inspekcijā, ka... Jūs samaksājāt nodokļus par to māju? Nemaksājos neko, tāpēc, ka es, ja būtu gadu nodzīvojis, ja es pārdējis, tas jau biznesa variants. Man kā apskaidroja, ka es jau 10 gadu gan līdz, te jau nav nekāds bizness. Vienkārši arī uz muļķaņēma. Tad pie notārais aizgāju otrais, man, paldies notāram, palīdzēja. Un tad jūs iegādājaties šo māju, bet tie 2000 palika uz tā starpība. Jā, es neoficiāli ar viņu sapratu, bet sarunāts bija 3. Pa gadu, kā jūs pierādīsiet, ka jūs viņu iztērējāt? Es nevaru nekā pierādīt. Un tā jums viņi karāsies visu laiku. Tā visu dzīvi var karāties, var teikt. Jo kaut kā ļoti interesanti sanāk. Es pilnīgi piekrītu, ka gadā var iegūt 2000. Bet saprotiet, man vēl viens variants. Cilvēki strādā ārzemēs, arī viņam kaut kādi ienākumi ir. Viens otrs saņem arī te pabalstu, saprotiet? Sanāk tā es esmu dzirdējis, ka maksāja. Bet tagad es nezinu, kādi varianti, bet bija tādi varianti. Cilvēks dzīvo ārzemēs, strādā? Nē, strādā ārzemēs, pelnāja, viņam vēl pabalstu samaksāti. Bija varianti. Kad Arturs karoja tādā momentā tur ar viņiem. Tur kaut kas bija arī. Viņi vienkārši tā šmugro mūsu pagasts, ka nedodies. Ja tu sāksi pukstēt pretī, tu esi jau neesi labais. Tu esi jau tas sliktāks. Vienkārši man, saprotat, sirds pieņēmās pilna, ka es nevaru vairs izturēt to visu. Kā jūs izjūtat, ka jūs pēkšņi kļūstat no laba slikts? Es redzu viņu attieksmi. Tas jau darbiniekā attieksmi parādās. Tas jau redzams pēc viņa visā... Runas veids un... Sūta viens pie otra sūta, lai no tevis atkratītos.
nu, cilvēks pēc dabas vienmēr meklē, kā viņam ir izdevīgāk, jā? Nu jā. Ņemot vērā to Citreiz aspektu. negribas ar to skandālu un ar ko, vienkārši godīgi. Ņemot to aspektu, teiksim, ka, Jā. nu, vienkārši cilvēks neorientējas šitajā visā sarežģītajā likumdošanā, un tad arī vienojas, lai būtu vieglāk, ērtāk, jā. Parasti, nu, kā jūs teicāt, sarunāju neoficiāli, jā. Nu jā. Bet jūsu, nu, to, ka jūs nezinājāt tos visas nuances, tagad jūs esat situācijas ķīlnieks. Nu jā. Jums tā nauda karājas, jūs nevarat pierādīt, ka jūs esat iztērējuši. Līdz ar to viņi it kā, nu, kā ierēģiņi, viņi, nu, nevar varbūt cilvēciski saprot, bet likums viņiem neatļauj jums to piešķirt. Nu, man vēl viens gājiens ir tā, ja viņi cilvēciski piegājiens no viņa puses būtu, atbrauktu, paskatītos kaut vai, pieņemsim, es pieprasu kaut ko palīdzēt. Nu, atbrauciet, apskatieties godīgi, vizuāli, kā es dzīvoju. Rot, kur tev ko joremontēja? Vecot, šita jau īsot, taisiet lūgus izgīru, citus būšanos liku. Ar šiku vocīnes visus sapulu, pat uciepļāju, lai nanūsakt. Ar penoplastu. Penoplastu, ko pa viersu likši? A itu OSB centimetrs, kura. I nu varpusis apšūšu ar tu pat. A kā fundaments? Šoks. Jo taisa Vieši тоже. pūš. Oi, Tak tev tā dorba. конечно. Grīstus atskuļepju krita īkšā. Stilus vispār bija sabrucis. A elektrība kā? A poci valkošu. Šarka kvatiem un stora visu vārku sataisiet, kā paložuna. Aha. A tagad it kā orā porvat tūs kapus tev īkšā? A maņ pastalinka i te nataisēja niko. Tī pa prusakim taisīja. I to tī nasēja. Grēdas nav sapūš. Ai, te redzi, ka īsādus līmenis, i to toža vajag jaukt. Ēc, kas kaps sleipājas navagļu izvāga likt apakšā brusi. Nu da, a soka buržujuši. Nu da. Da buržujam toļ, jo atrodas roz. A gidrafors tev uztobā. Pats es vilku jūdini, kā atgovu izklasu. O kā toļ? Tī pori čeram tima puši, Cik metru? kāda 50. Oho. A dziļa oka vai kā tur? 3 strubas. Nabija tērēta. Es iztērēju strubas 2 bija. I visi jūdina nav, tagad jūdina da viersam. I vasarā golna visako, Da, i 1,20 m dziļumā roku viens mols. Es razu gidraforu ieliku, esmu tīdis nūjāmu i porvirzu šani. Prosta nav iztaisīts vai noticēšanai. Kanalizāciju тоже taisīsi. Nu, vajadzēs. A ķepļi, kā tev ķepļi? Ita joportaisa nasilda. Tā tikā iztaisa visu. Pats mūrieši. Na, ar kaimiņš tu oku timā uztobā man datā. Esam sīnu nopļauju, a esmu cepļi savetā. Tī bija opolais, es viss bija sadēts. I тоже, nu, baušu no kirpiča, prasīju vatļovi, vacāja sātāju var kominu jauku, vai nav arī te robiet tam īdera man. A tas motociklis tu? Nu, spērti dēļ, ka Dārgs tev apsagoja. Dārgi? 430 latu maksāju. Nu, a kā tu apmierinots ar motociklu? Nē, škidrā iztaisīts. Detaļas livs bīži. Motors, ekonomija loba, tiskā, nu, te visi rama škidrā, nu, konceru bankis. Nu, vienkārši īsmā problēmu nav ar jū. Visiem izlivs, tev sen sabirs. Nu, tev ir zelta rūkas. Kas saka, divas braukaļai. Nu, tev skotus verandā тоже Te daudz. tev viss sabūs, ar tur polnisi visu vāk jaukti par jaunu taisīt. Domāju, stabūs likti par jaunu. Man jumts otram pamža. A kas jums tā? Bankas līku izšķarda, kā lietas visu laiku tak, i dalaidu šiltu, i viss pa šilmim porgojas. Nu, savīnāmi blekis. Kā od za naudus i navaru niko, dasa izbraušanu šiperi, kur nepļāt. I Tagad to šipera grūts atrast. nokuš got kombinēt kaut kādā līdzā. Nu, i tā šipi pīlīkamais. Visa te draza stov materiāli. Kur lūgus tādus labus paēmi? Nu, školas atvežu, nu, internetā atdeva man šitā vadumu likt rindā. Jaunaklunas vai?
Nē, aglūnis. Nu, Ir tā no interneta. nu interneta. Tam mojam, kur jauča. Aha. Ir tā domā, ka verandā iztaisiet garšoks, lai būtu Vai saliktu tu tev kā darbnieca kā? Nu, ir tā klams pagaidām sašīs, ka garažas nabievusi vai pa otram nasakot tev. Tas Aļiks jau logus būs forši, gaiši. Nu, da, nu. Būs kā verandas variants, kam ir veranda nojaukšti, citu salikšu. Aha. A molkis tev te daudz apkord? Oi, grīks, tik jī prosta nagribēt, jī vecī saiminieki. A kādi tī korkļi, vētūļi, kas tur? Visa ko. I bārs ir, da? Jā, iekšnis, vētūļi. Vec ko tev. O, cik molkas. Es tik grīks, nu te ir jau dorza govu. Nu, ai tu nevajag, že mēs sargam atļauju prasīt, Nu, vai? kā kanavus nav. Aha. Nu, principā, pa likumam daudžini da pogustam prasīt. Par gal kaut šiku molkuški un iztaisīju, te nabija. O, i Zorus тоже topor strādāja. Da Visu izmantoja, nadadzināja Zorus. Jā, kas ras, nu... Nu, Zori labi plītāja, pravda? Dadzinu, nu, a ko tā, es var iztaisīt. Nu, da. Ekonomija. A šiku klaus, nu, klaus tāds. Ja visi pa šilmam tīgeli. Krīva laikā lapās bija. Aha. Nu, var ar klāvu visu govu sataisīju, te viss bija sabrucis, šiku škivneņķis. Un 100, te izklāva augšu 100. A šiku gūsi. Kā tas ir govu. Viss tas klāva ir gūsi, ir telieca. Kada telieca te nuītos, Jā, Artura. Raiba. Nu, te jau šķirnis kaut kāda, nā? Nu, es negribēju, ka es likvidētu, vienīgs pa sildim neaizamīts. Nekās, es tak nesabiestu. Aš vistas daīšu, a cik tev vistu? Šešus laikam. Gaļs ir? Ir. Vonam satādi. Nav širdieks. Jā. Rudenī vonam satādi. Aha. Napašpīju. Taki te tu citu gaļi dabovi. Man sasās, ko es nozuga, prosakūs, visu boru, 11 gobalu. Aha. Nu, kuratnika vorā, kuratniks bija iztaisiet šķivnieci, tāds molkis ar šetku i visu. Aizgau reitā barot, attaisjau, atslāks, izlaus, nevienas vistis. Maisa salika jāiznesa. I doказать nav var jau. Ot, tas Jurka ar saviem draugiem bija aiznes, kurās sapatūrās ar manci raukās jau. Es domāju, ka es izceļēju un aiztikšu. A visai soka apsasaukot. Nu, bet tev baigūs kādi izdarīja, ka tev tu šķivni A nūdadzināja. maņā vidnā 2 tonni sīna sadaga, labi, ka Stasku nu Jons atvedē. Aha. A tā man februāļa mēnesī būt. Все. I 2 bija ragaini. Škai guvē interesnai. Bija telēca i gūši. A ita īsim garažu parodīt. O, suņēts, kā suņi sauc. Čižiks. Čižik. Pēc kā sīnā īsaglabāšu. Lops, naraitni, da? Pīterošu naļūbēja. Aiz jūzu valk pacil. A kakis naļūbēja čižika? Pašņots. Domāju, kādi par tu. Kakis nedovольns. Čiko muna garaža. Tas aļiet jau dēļ. O, kāds tev traktors? Audi? Da. Vladimiris? I Volgas, i tos. Motori nomainīju našin nalika pierku. Vecis vēl agrāk bija jaunu motori pierts taisnībā. Aha. I tā par sotniku naudu nopierku no jo. Bet tā labi tu te jūsai. Kabinu pats taisīju, jau bija to stojkus motoris tik. Aha. Bet tā. Stiklus pierku Dubovā veikalā Kroslavā. Saliku pats. I braki grīžu pats. Nu redzi, kas strādāja, tam ir. Ir īpus jaunas, pravda? Pakaļ liku jaunu spierku тоже. Kā nopierku, tur traktoris bija viss dājot, devukškai. Nu tu jau pats savedi kārtībā ot ir. Nu да, dēļ sevi starājusi kā lobo. Nu da. Bez traktora nikudā. Nu, A es kādi? gadīju tā, ka soka zirgais beistos ar tur, kam zirgs spierk.
Aha, ai tev kādas navieskas ir ajam? Plūgis ir 2 korpusu vorā. Agregāti otvari maizi pasirāda kļūt. Varbūt čekas motra nagov za naudas, ka naudas nabija tā ir nanūdz. Ajam ir nūdūklis kaut kāds godā? Ceļa nūdūklis. A liels? Jā, kā pukšinam jauda moza. Aha. A cik jam ir liela jauda? 25 zirgstā. A kas tev te par ramu? Kaut kas tūp? Suzuki. Man bija Suzuki. Es jau tu lauskam Joņam atdevu, lai taisa cilindris bija aizgojis pa pīskari. Es bija močnoks par itu 80 kubu. Sadaga poršņis. Aita otra rama. Na Suzuki palikusi. Kombiņā dūmau kita Jozai usilīt. I tu kaut kur strojkā vai dēļ molkas? Aita bija dūmots piekti sakombiņā. Ita opi bārzu. I bija ideja prūdu izrakt, bet naudas nav pagaidām navaru. A kur tu prūdu gribi rakt? Te kur pjokas? Vecais prūds ir bijis. Kur krivni. Deva visu izgrīz, iztērējis, aizauga vēl. A kur tev tie agregati? A šurā ir šani, tiku pogrobs. Pogrobs labs jūdiņa nav tur? Nav. At vajadzētu jumtu taisīt. Par to, ka Tak. ports ar bija. Bija aizvairs tā, kas te visu izpūku. Jimta svalka bija. Tev te dorba. No dorza komerīt, itais jau bija тоже aizvairs. Ēc kaut no Vitolda atvež ūtrot, no 2 vīnu vasīšu. Вот и тебя копалка теv, да? Ai, tie Volotos. Sīnu. Cilvēki dzan volos. Aha, volotos. Da. I pīka bija tev ir te. Pīka bija taisīja. Es Bet daudz tev- kur nosasīt apie Sokoza kantoris. Pomņēji vīnu godu ar mašinu. Aha. Vāga no mentiem. Ot no Pomņēju. tos mašinis es atais jau tiltas saviku. Aha. Tak tu sīnu arī tu pīka bija var. Sīnu, malku, ja Oi, zamaki. tev vogas dzonot, da? A kas tī par ļuļku? Kur? O, A tī, domāju, jau es kādāsku taisīt, tā ležā, vai zīmē līgo braukt. da, bobu īsādina. Es bobu pat vadaru pakaļ. A, nu, Kad doļa trokštīja. Jei. Džina laba. Jei, bārni тоже бывает. Mazin būs vai nabūs, pa 9, pa 7. А, Un redz, kāds jums ir nulaiduši nekrosauši. Īpaši un mitvora. да esi sapūši jau drušku. Nu da, o tu visu ļai tu laiš. Izčarda karban kominosojums. Tev šiperi vajag te Nu da. pa viersu. A brušotku navarisi to bļaki srazu. Sputnik Saško, tu runā Sputniku Saško pazīst. Da, Es saka, var na žestāvis, nu tikai tropiet švokā iz tom kortam. aha. Понимаешь? Если kā dondulainu iz to, Вот это самый раз būtu. iz bļaki srazu. Да. Iz šrupa kāda. Раз и все. Пать простокais. И площадка тонкая. Te pic, Leidzana. kādu 800 euru gona. Nu, i te тоже nauda liela. Kad jūs dabūt nevar nekur. Da. Kad darīt, Tā tad da. pilnīgi tu. Pensija 70 eiro. Nu, dzīvo kā. Un ja viņa rakstītu uz sava uzvārda, tad lai viņa jums atbild, un tad jūs varētu pat, nezinu, vai pa kaut vai tiesāties. Bet tā kā visu laiku raksta vīrs jūs, nu, saprotu, jā? Nu, Un viņi- jūs uz sava vārda rakstat visu laiku iesniegumus, tāpēc ir Bet viņiem liekas. tas ir grāmatā kopējis viss uz mana varianta. Nu, lai viņiem ir uz Tas jūsu ir viņiem vārdā, ir. kāds sakars. Kāds Jums jāpieraksta vismaz domē iesniegums varbūt pat, ka jums iztika tāda 70 eiro, jums nekas nepieder. Nu, Jums uz jūsu vārda nepieder neviens īpašums sievietei. Nē, Jums vajadzētu obligāti rakstīt no sava vārda. Tāda, dzīvojušā, tāda. Tad, kad viņi izlems jums nepiešķirt, jums būs visas tiesības tālāk griezties institūcijās, kas atbild par to, jo novada doma nevar tā, sociālais dienas nevar rēķināt
atvainojot sveša cilvēka juridiski, jūs esat sveša cilvēka īpašums. Tas ir tas pats, kas, piemēram, man kāds tagad sietu tavus īpašumus vai tev manus īpašumus. Tas taču nevar būt. Ja jūs pierakstītu oficiālu iesniegumu, mēneša laikā domei ir jāatbild. Oficiāla vēstule. Ja tajā vēstulē būs tāds moments minēts, ka jums kopēja saimniecība, tad jūs varat... Bet man vēl viens piegājiens viņiem bija. Es biju prasījis, davaici pierakstiet man papīru, ka jūs atsakiet man to pabalstu visu pāri, oficiālus papīru. Jā, neraksta. Kādā veidā, vai atteikumu. Es saku, lai man varētu kaut kur pierādīt, bet viņi baidās. Domāju, ka es uz Rīgu kaut ko. Tur jau tā lieta ir. Tad, kad jūs oficiāli rakstat iesniegumu, viņiem ir oficiāli pēc likuma jāatbild. A tad, kad jūs mutiski, diemžēl pie mums vienmēr visi runā mutiski. Savi cilvēki, visi pazīstami, varbūt agrāk tā bija. Jūs uz papīra esat savu parakstu uzlicis iesniegumu? Tagad pie mums birokrātija. Ne mutiski, bet uz papīra esat uzrakstījis kaut vienu iesniegumu? Viņi parasti pagrūž to savu grāmatu, ko paraksti to izcauri. Viņi paraksta to, ka jūs meklējāt, bet tas nozīmē, ka jūs iesniegumu nesat rakstījis. Tagad būtu prātīgi, ja jūs man iedot papīru, iedotu pildspalvu, es uzrakstītu jūsu visus vārdus, uzvārdus, dzīvošanas adreses, lai es varu sarakstīt iesniegumu. Un jūs iesniedziet, parakstiet un iesniedziet. Katrs atsevišķi. Viņi brauc vairāk uz tāda varianta, ka mēs tos likumus nezinām. Bet, protams, jūs arī nezināt tagad. Vajag sarakstīt iesniegumu, iesniegt domē. Viņi parasti jau man lietotiet zīmuli, es redzu, visu, ne, tur pildspalvu un papīru. Un viss, un nekādas tur. Visus variantus uzreiz man par zemi, bakāši cauri. Govs, zeltu. Dzīvot zem viena jumta, no viena katla ir, kā redz, no viena katla ēdas, i caurī visa tā viņa padarīta. Tāpēc, ka šeit es nezinu par šo te. Kā kaut neuz, ka man netavais skacis, bet tak za naudas pordeva, saku, dziedu ar zelta zūbi matrakšu bogots būšu. Es par šito te nezinu, ja jums ir zeme, es zinu, ka ja īpašumi tur kaut kā nevar, bet kā jums, kurai nekā nav, un tāda pensija, tā jūsu vārds un uzvārds. Šiku paseviņas.